Jā, sveicināti visi klātsošie. Liels paldies, ka jūs varējāt šodien ierasties uz mūsu diskusiju. Tā ir kārtējā diskusija, ko rīko Raiņa Aspāzijas fonds kopā ar Friedricha Eberta fondu, šoreiz kopā ar kustību Atjaunotā Latvija. Un diskusijas tēma šodien ir par darba tirgu un tā saistību ar iedzīvotāju migrāciju Latvijā. Ja mēs skatāmies uz Latvijas īpašo situāciju, atšķirīgo situāciju, tad, lai novērtētu to, šodien mums ir jāskatās vismaz 20 gadu atpakaļ, ja ne ilgāk, ja ne līdz Otrajam pasaules karam. Jo īpaši jau tā Otrā pasaules kara fāze, vai ne, ko mēs saucam vēlāk par augsto karu, tā sadalīja pasauli divos lielos blokos, un visa toreizējā padomju teritorija, pie kuras piederēja arī Baltijas valsts un Latvija, ka šī visa teritorija tai rietumu pasaulē, viņa bija, protams, konfrontācijā un tā kā naidīga. Un ja tas tā bija, tad, protams, šīs rietumu pasaules mērķi un ideoloģija bija tāda, ka vajag pēc iespējas šo ienaidnieku, tā teikt, vājināt, mēģināt dažādos veidos apkarot. Un šī situācija, tad, kad ieguva neatkarību, tad, kad izjuka Padomju Savienība un Padomju Savienības perifērijas valstis iesāka patstāvīgu un neatkarīgu eksistenci un dzīvi, tad, kā saka Maikls Hadsons, kas ir klasiskā darba superimperiālisms autors, ko galvenokārt izmanto šodien Pentagons kā mācību grāmatu, viņš saka, ka tā doktrīna, kas bija augstā kara laikā Pentagonam, ka viņa saglabājās. Ka pēc padomju teritorijas visas vēl aizvien viņām ir tāds bīstamības status. Un šo bīstamības statusu var tādā veidā ierobežot, ka šai perifērijai nedrīkst ļaut attīstīties pārāk labi. Tas nozīmē, ka tur nedrīkst būt laba izglītība, tur nedrīkst būt laba medicīniskā aprūpe, un tur ir jābūt zemām algām, un tur nedrīkst būt kvalificēts un kvalitatīvas darba vietas. Kā to izdarīt? Parasti to panāk ar zemo algu ekonomiku. Un zemo algu ekonomika rodas tādā veidā, ja tā politika ir tas, ko franču vārdā sauc par laissez-faire. Laissez-faire tas nozīmē, ka dari kā gribi, vai ne, dari kā tev iznāk un kā tev patīk. Bet principā zem tā saprot to, ka valsts nedrīkst iejaukties ekonomikas dzīvē, ka valsts ir bezatbildīga, vai arī ka valsts ir totalitāra, kā Padomju Savienībā. Un tad var ļoti viegli iestāstīt visai sabiedrībai, ka valstī ir tikai ļoti pakārtota loma, vai ne, ka valsts varbūt naktī rūpējas par to, lai ieslēgtu apgaismojumu uz ielām, bet tas ir arī viss, vai ne, ka tajā brīdī valsts beidzās. Bet ko nozīmē tāda situācija? Tāda situācija nozīmē to, ka Latvijā pēdējo 20 gadu laikā, salīdzinot ar vidējo Eiropas ekonomiku, ir investīciju iztrūkums radies. Tieši tā rezultātā, ka valsts nedrīkstēja investēt, un vēl aizvien tā ideoloģija ir, ka neinvestē. Šis investīcija iztrūkums ir 260 miljārdi latu. Un ja mēs redzam 260 miljārdu latu iztrūkumu 20 gadu laikā, tad mēs, protams, arī redzam, ka pat tad, ja ir kvalificēts darba spēks, vai ne, ja vēl aizvien eksistē izglītība, bet pat tad, ja ir darba vietu deficīts, vai ne, gan darba spēks, gan piedāvājums ir, bet arī darba vietu deficīts, bet ja ir likviditātes bats, tas nozīmē, ka pietrūkst vienkārši fiziski, ko maksā tam darba spēkam, jeb arī tas kvalificētais darba spēks tik mazā zemām algām nav gatavs ieguldīt savu laiku un nestrādā. Tad veidojās bezdarbs,
vai ne? Un tāds struktūrāls bezdarbs. Un līdz ar to, ja ir bezdarbs, tad nav algu spiediena. Ja? Nav algu spiediena uz augšu. Respektīvi, algas ir zemes, nav nekāda spiediena, jo nav konkurences uz labām darbvietām. Un tad algas ir zemes, un tā kā to ir aprakstījis jau pirms 200 gadiem savās grāmatās The Wealth of Nations Adams Smits, ka ir tikai viens veids, kā valstis kļūst bagātas un kā valstis var tiešām iegūt turību, un tas ir, ka valstīm ir jārada pašiem savas vērtības. Tas nozīmē, ka ir jābūt industrializācijai, ir jābūt reālai ekonomikai. Tas, kā Latvijas neatkarības un citu valstu pēcpadomu neatkarības laikā doktrīna, kas bija radusies Vašingtonā zem Vašingtonas konsensa nosaukuma, izmēģināt Latīņamerikā, Āfrikā un Dienvidu Austrumu Āzijā, ka svarīgi ir nevis industrializēt, bet deindustrializēt. Un tās valstis, kuras tam noticēja, un nevis reindustrializēt, bet tieši iznīcināt industriju, tās principā tajās valstīs, kuru valdība bija ar mieru arī tādā veidā darboties, šādās valstīs tad radās arī tā situācija, ka tas tiešām arī notika. Un nebija iespējams vairāk valstī radīt pašai savu nacionālo bagātību. Bet vienīgie, kas investēja šajās valstīs, bija, protams, tas bija ārzemju kapitāls, jo vietējais kapitāls vēl nebija izaudzis un nebija tāds spēks vietējiem kapitālam. Ārzemju kapitāls, kas šeit ienāca, protams, balstījās uz to, ka šeit ir slikta likumdošana un nav, teiksim, arī vāja demokrātija. Un tādā veidā tas kapitāls ieplūda tādos tikai spekulatīvajos resursos, kā mēs redzējām pēc pēdējā burbuļa, kas Latvijā bija tipisks ar nekustamā īpašuma cenu drastisku sadārdzinājumu. Kaut arī tajā brīdī mēs redzējām, ko var izdarīt tad, ja nav likviditātes bats, vai ne? Ja ieplūst nauda celtniecībā, kas arī ir, pēc būtības varētu būt reālā ekonomika, tad mēs redzam bumu, tad mēs redzam attīstību, tad mēs redzam darba vietas un kvalificētu speciālistu rašanos. Un ja tādas investīcijas varētu radīt arī valsts, vai ne, piemēram, izglītībā, vai piemēram, infrastruktūrā kā ceļos, ūdensvados un visā pārējā sabiedriskajā infrastruktūrā, tad mēs redzam, ka būtu arī tieši tāda pat ļoti laba attīstība. Bet tā kā valstī tas ir aizliegts, tad tiek cerēts, ka visas šīs investīcijas arī infrastruktūrā radīs ārzemju investori. Ja? Bet viņiem tas neinteresē, viņiem tas nav interesanti, jo tur šis peļņas pieaugums nekad nevar būt tik liels, tām visām ir jābūt subsīdijām. No subsīdijām viņi nekad nav gatavi. Viss tas ievads ir tāpēc, lai atspoguļotu šo īpašo situāciju, kas ir īstenībā pasaulē šī doktrīna radusies kaut kur pēdējo 40 gadu laikā, kā tāda, ko mēs šodien pazīstam zem postklasisma, jeb neoliberālisma doktrīnas. Un tā galvenā doma ir tāda, ka visur burtiski, ka Latvija ir tāds pēdējais mohikāns, kas vēl turās pie šīs doktrīnas, kas vēl cenšas to visu priekšzīmīgi ievērot. Bet ko tas nozīmē priekšzīmīgi ievērot? Tās valstis, piemēram, kā mēs redzam šodien, kā Grieķija, tās valstis, kas cenšas tomēr apiet to sistēmu un tomēr kaut vai tādā veidā, ka viņi negrib maksāt par šo komercbanku un šo privātā kapitāla kļūdām tādā veidā, ka viņi tagad paņem šo naudu no nodokļiem, ka viņi vienkārši atsakās maksāt nodokļus. Tas pats ir arī Latvijā. Latvijā šī pelēkā ekonomika, un ka cilvēki intuitīvi jūt, ka viņi negrib maksāt par komercbanku kļūdām. Tas arī nozīmē to, ka cilvēki nelabprāt maksā nodokļus. Un tā kā mēs dzirdējām pēdējās dienās no Internacionālā valūtas fonda, ka Madame Lagarde, ka viņi saka, ka pilnīgi ar traudošu toni, ka Grieķiem beidzot jāmaksā nodokļi. Tad man ir jautājums Lagardes kundzei, kādā veidā viņa kā privāta baņķieri tagad vaino valsti,
vai ne? Ka viņa nemaksā nodokļus, jo tā pilnīgi nav viņas darīšana. Viņas darīšana ir rūpēties par to, lai privāti baņķieri un privāti bankas rīkotos atbildīgi un nevis bezatbildīgi kā pēdējās krīzes laikā. Tas bija tāds īsts ievads.